Ārlietu ministrs ziņojumā nelegālā migrācija pieminēta tikai garām ejot, cik ilgi turpināsies progresīvo un arī mēdīju ņirgāšanās par ASV prezidentu. Braža un Jurēvics nekaunīgi turpina šķirot partijas valstiskajās un pretvalstiskajās. Būtu vai nebūtu tālmācībai. Nu bumbiņa ir valsts prezidenta pusē. – 29. janvārī Saeimā notika gadskārtējās ārpolitikas debats un pirms tam, protams, ārlietu ministres Bražas ziņojums. Frakcijas Latvija pirmajā vietā vārdā runu teica frakcijas vadītāja Linda Liepiņa. Taču šogad šīm debatēm ir pavisam cits konteksts. Un šogad ārpolitikas debats vairs nav tikai par Ukrainu, NATO vai sankcijām. Šogad mēs runājam par to, ko mēs domājam par ASV. Ja kāds šeit atkal domā, ka Eiropas Savienība vai Eiropa kopumā var sevi aizstāvēt bez ASV, turpiniet sapņot. Jūs to nevarat. Tieši šādus vārdus pavisam nesen NATO ģenerālsekretārs Marks Rute izvēlējās, lai uzrunātu Eiropas parlamenta deputātus. Turpināsiet sapņot, vai tomēr nolaidīsimies uz zemes. Un šodien Latvijas ārpolitikai ir nepieciešama nolaišanās uz zemes, lai reāli aizsargātu Latvijas ekonomiskās un drošības intereses. Nolaisties uz zemes, būt reāliem, nevis lidināties kaut kur zili, rozā, mākoņos, kreisajā ideoloģijā. Mūsu drošība ir atkarīga no NATO un galvenā NATO militārā strateģiskā partnera ASV. Ārlietu debatēs aktīvi piedalījās te jau visi Latvija pirmajā vietā frakcijas deputāti. Un viena no tēmām, kas tika skarta, ir, to varētu nosaukt par ņirgāšanos par ASV prezidentu, ko nekaunējoties šobrīd dara gan mēdīji, gan arī progresīvo frakcijas pārstāvi. Pavisam nesen kāds ziņu portāls trekniem burtiem apgalvoja, ka ASV prezidents ir psihiatriskās slimnīcas pacients. Un kāda ir norāde zem šīs publikācijas? Kā jūs domājat? Projektu finansē Mēdīju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Un šeit rodas jautājums, vai Latvijas valdība atbalsta ASV prezidenta apliešanu ar dubļiem un pati tajā piedalās? Ļoti īpaši, kā ASV prezidenta nīdē izceļas progresīvie, kuriem Latvijas valdībā šobrīd ir svarīgais aizsardzības ministra postenis. Un vai man jums jāskaidro, cik ļoti Latvijas aizsardzība ir atkarīga no ASV? Vai aktīva pretdarbošanās ASV prezidenta miera centieniem veicina Latvijas drošību un aizsardzību? Vai Latvijas drošība un aizsardzība veicina Palestīnas karoga plivināšanu un pro-Hamas simpātijas? Kurā pusē ir progresīvie, kad ASV prezidents cīnās ar nelegālo migrāciju, un kurā pusē ir progresīvie, kad Latvija saskars ar to pašu? Vai progresīvie velkumisti būs Latvijas pilsoņu drošības vai migrantu pusē? Tas ir viegli atbildāms jautājums. Ārlietu debates 29. janvārī aizņēma faktiski 12 stundas no 9 rītā līdz 9 vakarā, un tādēļ citi jautājumi, kuri bija iekļauti Saeimas dienas kārtībā, pārvirzījās uz nākamo nedēļu. Tā skaitā Latvija pirmajā vietā iniciētais lēmuma projekts par Saeimas atbalstu Donalda Trumpa apbalvošanai ar Nobela prēmiju. Latvija pirmajā vietā ir iesniegusi iniciatīvu, ar kuru Saeima atbalstītu Nobela prēmijas piešķiršanu ASV prezidentam Donaldam Trumpam. Un Saeimas balsojums par to skaidri parādītu, kādu pozīciju ieņem Latvija. Tas ir īpaši svarīgi pēc tam, kad Latvijas politiķi un mediji gadiem ilgi ir gānījušies par Trumpu, nodarbojoties ar savu veidu demonizāciju un ņirgāšanos. Tātad pie mums ierodas vēstniece, kura nav neitrāls birokrāts, bet politiski motivēta figūra, cieši saistīta ar ASV prezidentu, kuru visticamāk interesēs, kāda ir mūsu attieksme pret Trumpu un ko mēs domājam par Trumpa nominēšanu Nobela prēmijai. Domāju, ka jaunai vēstniecei būs gan interesanti, gan iespējams ļoti nepatīkami
iepazīties ar to, ko Latvijas politiskā elite gadu gaitā ir teikusi par Donaldu Trumpu. Un teikts ir ļoti daudz. No šīs pašas tribīnas, intervijās, sociālajos tīklos. Tieši tādēļ iespējams ārpolitikas debatas šogad ir svarīgākas nekā parasti. Ne tāpēc, ka mēs šeit pieņemsim ģeniālus lēmumus, bet tāpēc, ka mūs klausās. Un ne tikai mūsu vēlētāji, mūs klausās arī Vašingtonā. Viens no naratīviem, ko šobrīd aktīvi proponē jaunā vienotība, ir par tā saucamajām valstiskajām, un tā tad arī pretvalstiskajām partijām. Un šo naratīvu savās runās Saeimas plenārsēdē debatējot par ārpolitiku nekaunējās pieminēt arī ārlietu ministre Braža un jaunās vienotības frakcijas vadītājs Edmunds Jurēvits. Savā runā Linda Liepiņa atbildot Baibai Bražai jautājumā par valstiskajām partijām uzdeva ļoti precīzus jautājumus, uz kuriem ministrei nāktos atbildēt. Paklausīsimies, kādi tie bija. Man ir retorisks jautājums ārlietu ministrijai pēc jūsu šodienas debatēm šeit Saeimas tribīnē. Šonadēļ jūs jau vairākas reizes lietojat terminu valstiskas partijas. Un mani ļoti interesē, ja ne šodien, tad iespējams caur deputātu jautājumiem es jums pajautāšu, kādas ir pazīmes, pēc kurām nosaka, vai partija ir valstiska, vai tad iespējams pretvalstiska. Jo kādas tad vēl ir? Ja ir valstiskas, tad ir pretvalstiskas. Un, ja jums ir informācija par pretvalstiskām partijām, kas gatavojas kaut kur kandidēt, visticamāk uz Saimu, vai kā es sapratu, šādas partijas ir šeit arī Saimā, tad man ir jautājums, vai jūs esat vērsties drošības iestādēs par šo savā rīcībā esošo informāciju? Kā zināms, jautājumā par migrantu uzņemšanu Latvija ir cietusi fiasko. Atšķirībā no Igaunijas un Polijas, Latvijai būs jāuzņem bēgļi faktiski bez ierunām. Un par šo ārlietu ministres ziņojumā faktiski netika pateikts nekas. Bet Latvija pirmajā vietā frakcijas deputāta Ramona Petrāviča pateica daudz vairāk. Ārlietu ziņojumā migrācija ir pieminēta tikai garām, jo dažos teikumos ar mierinošu piebildi, ka Latvija turpinās sarunas, lai mums nevajadzētu uzņemt pārdalītos migrantus vai maksāt kompensāciju, jo mēs it kā stiprinam robežu. Mēs izliekamies, neredzam realitāti, ka nekontrolēta migrācija daudz viet Eiropā jau ir radījusi vardarbību, bailes un sabiedrības sairšanu. Ja drošība nav prioritāte, tad kādas vispār ir ārpolitikas prioritātes? Tomēr bez ārlietu debatēm šajā nedēļā notika vēl kas svarīgs, proti valsts prezidents Edgars Rinkēvičs bija sapulcējis Saeimas deputātus no frakcijām, lai apspriestu jautājumu par tālmācību, kuru ar grozījumiem izglītības likumā faktiski Saeima ir nolēmusi iznīcināt. Un šobrīd bumbiņa ir valsts prezidenta pusē – atgriezt vai neatgriezt likumu otrreizējai caurlūkošanai. Jautājumā par tālmācību valsts prezidenta debatēs piedalījās Ilze Stobova, kura arī no Saeimas tribīnes ir aktīvi iestājusies pret tālmācības iznīcināšanu. Latvija pirmajā vietā iesniedza prasību valsts prezidentam par izglītības likumu atgriešanu Saeimai kārtējai caurlūkošanai. Latvija pirmā vietā savā prasībā pie prezidenta iestājās pret tālmācības un mājmācības aizliekšanas no 1. līdz 6. klasei. Mēs uzskatām un iestājamies par to, ka tikai vecāki un vecāki var izvēlēties, kas viņa bērnam ir labākais. Ne pašvaldība, nekāda cita institūcija nevar un nevarēs zināt, kas jūsu bērnam ir labākais. Šādu viedokli es kā deputāte arī paudu tikšanās laikā pie prezidenta, kad tika uzaicinātas visas puses, kuras iestājās par tālmācības, gan tā kā mēs pret tālmācības un izglītības ģimenē likvidēšanu pauž šo viedokli. Un viennozīmīgi Latvija pirmajā vietā no pirmās dienas līdz pēdējam brīdim iestāsies par to, lai tikai vecāki varētu izvēlēties savam bērnam atbilstošāko izglītības formu. Šai nedēļai šis arī viss.
Mēs tiksimies jau februārī. Piesakojiet mums YouTube kanālā LPV TV. Ar jums būšu kopā es, Līga Krapāna. Mana pieredze ar latviešu filmu veidotājiem ir tāda, ka viņi ir viena no labākajiem cilvēkiem, ar kuriem man ir bijusi iespēja sadarboties globāli. Diemžēl pasaule to neredz.